Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā. Ja jūsu Dyson SV12 putekļsūcējs vairs nedarbojas kā agrāk, iespējams, ir pienācis laiks nomainīt motoru. Šajā pamācībā mēs soli pa solim izskaidrosim, kā to izdarīt. Sāksim ar to, ka jums būs nepieciešami daži rīki, skrūvgriezis, jauns motors un nedaudz pacietības. 1. Diagnostika. Pirms ķeramies pie motoru maiņas, ir svarīgi veikt bezmaksas diagnostiku. Pārliecinieties, ka jūsu putekļsūcējs ir pilnībā uzlādēts. Ja putekļsūcējs neieslēdzas, pārbaudiet akumulātora stāvokli. Dažreiz problēma var būt akumulatorā, nevis motorā. Ja akumulators ir labs, varat turpināt ar motoru maiņu. 2. Sagatavošanās. Atvienojiet putekļsūcēju no strāvas avota un pārliecinieties, ka tas ir izslēgts. Ievietojiet to uz stabilas virsmas, lai nodrošinātu drošību. 3. Korpusa atvēršana. Ar skrūvgriezu uzmanīgi atveriet korpusu, lai piekļūtu motoram. Parasti būs jānoņem dažas skrūves, lai atbrīvotu vāku. Pārliecinieties, ka saglabājat skrūves drošā vietā, lai tās nepazustu. 4. Motoru noņemšana. Kad korpuss ir atvērts, identificējiet motoru un uzmanīgi atvienojiet visus vadu savienojumus. Ņemiet vērā, kā vadi ir pievienoti, lai varētu viegli tos atkārtoti pieslēgt jaunajam motoram. Pēc tam noņemiet motoru no tā stiprinājumiem. 5. Jaunā motora uzstādīšana. Ņemiet jauno motoru un uzmanīgi novietojiet to vietā. Pārliecinieties, ka tas ir pareizi nostiprināts un savienojiet visus vadus atpakaļ. Ieteicams vēlreiz pārbaudīt savienojumu pareizību, pirms turpināt. 6. Korpusa aizvēršana. Kad motors ir uzstādīts un visi vadi ir pievienoti, uzmanīgi aizveriet korpusu un nostipriniet skrūves. Pārliecinieties, ka viss ir droši pievilkts un nav atlikušu daļu. 7. Testēšana. Pievienojiet putekļsūcēju pie strāvas avota un pārbaudiet, vai tas darbojas. Ja viss ir kārtībā, jūsu putekļsūcējs ir gatavs lietošanai. Ja ir kādas problēmas, iespējams būs nepieciešama profesionāla palīdzība. Ja jums ir nepieciešams, varam piedāvāt bezmaksas diagnostiku un motoru maiņu pie durvīm. Mēs nodrošinām profesionālu servisu pirms remonta un visus nepieciešamos instrumentus, lai jūsu putekļsūcējs atkal darbotos nevainojami. Neatkarīgi no tā, vai izvēlaties darīt to pats vai vēlaties saņemt profesionālu palīdzību, mēs esam šeit, lai palīdzētu. Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā.